Nu, labrīt, ceturtdienā. Var sakot, jā, nu kādas te kravas mēs pārvadājam. Nav jau tā, ka tikai tādi, nu, smuki iepakojumi, jā, četrkantīgi. Nu, piemēram, kā šie, ja, ka tu piebrauc un izkrauj vienkārši. Mums ir visdažādākie veidi. Un ir 12 metri gara materiāli, 10 metri, 13 metri. Un tad es, nu, izlēmu, ka es parādīšu šodien, jā, kā var izkraut 13 metru garu materiālu. Nu, vad sakot, atbrauc pie pirmā klienta, jā. Tūlīt, nu, kāpj ārā no mašīnas, skatos, jā, tā, reku klientam arī kariņš stāv. Tagad attais vaļā visu mašīnu, jā, kā pienākās, noņem siksnes nost un, nu, gāja, ka kraus ārā, jā. Šis tagad skatās man uz lielām acīm. Ķipa, man esot jākrauj ārā. Es saku, nē, vecīt, jā, ja tev ir iekrāvies, jā, man tas nav jādara. Jā, un čalis sāk kaut ko taurēt, jā. Es varu sakot, jā, nenoturēs, paņēma ievilka dēli pa muguru, baigi saķēri, jā, bet, nu, beigās man vaina izrādījās. Nu, bija tas papīros rakstīts, ka man esot jākrāmē. Es jau papīrs nekad neskatos, un man viss, es zinu, ko man vajag kraut ārā. Ja klientam ir iekrāvēs, tad es neņemu savēju, bet, nu, šoreiz vajadzēja. Nu, te ir tā, ka man tagad uz kaut kādu vietējo Lidli jāiet ir pēc šņāpudeles, jo, ja, nu, uzrakstīs Zajau, tad man Vācijā vairs nav ko darīt. Tāpēc es saku, jā, bez pudeles te galā netiks. Karuši, davai, nu, tagad neliels ieskats tajā, kā es, nu, izkrāmēju tomēr ārā, un tad jau tiekās atkal vēlāk, jā. Nu tā, uz Lidli es biju, jā, dabūju visu, ko vajag, nu, paņēmu vietēju 3 graudnieku, nu, aiznesu viņam uz biroju, noliku uz galdu, jā, bet man liekas, kad, nu, viņš nepieņem to atvainošanos, un, nu, es sev arī vienu maziņo paņēmu, nu, tā, lai, nu stress tiktu vaļā, jo, nu, kaut kā nelāk tas rīts iesākās. Nu, tā es arī izkrāvos, jā, tas bija tas, ko es gribēju parādīt, bet, nu, ne pie šī klienta, jā, tas nebija plānots. Un tāpēc maukšu tālāk, jā, izdurēšu brokastis no sākuma, noņemšu stresu, un tad jau tiekās citreiz.